Droši. Nekur jau te neko nav izglītājis. Jā, jo 4 gadus šīs durvis bija vienmēr ciet, viņas nekad nebija vaļā. Un tev gaiteņa galā bija stikla durvis, un aiz viņām bija sarkanā karoga, ordeņa karogs. Jā, šitam bija citas direktora. Nē, šitas nebija direktora, tālākais bija direktora. Jā, jo te bija atsevišķi. Jā, šitas te Birota Vilnis sēdēja šeit, un faktiski te bija tā, ka dažas labas no mūsējiem klases sauc šitam te uz pratināšanu, te sēdēja čekisti, un direktori izgāja ārā. Tieši 88. gads sākās modu. Jā, tā kā šeit bija tas karogs aiz tām stikla durvīm. Šeit te bija meiteņu tualete, te bija dežuranti, kas deva atslēgas. Mēs uztaisījām tādu pagrabs neiegāžās. Nu jā, te bija iespiedēji. Tā ir, jā, tāds mūsu ceha bija pirmspēdējais stāvs. Tikai ieglāds viss savu skolu gāja ārā izglāds. Šeit bija militārās apmācības kabinets, te stāvēja ieroči. Jā, šeit mēs mācījāmies jaukt Kalašņikova automātus. Šajā te zālē. Te laika pa laikam te bija mērķis, te varēja pašaudīties. Tad šeit bija ieroči, te mums nekad nelaida. Te bija tāds pulkveris lietuvietis Urbanas, tas bija viņa kabinets. Tāds diezgan zolīts kungs bija. Nebija tāds brutāls vojinnīs. Tāds elastīgs, jā? Jā, šitien te mācījās grāmatu pārdevēji. Te bija tāds, jā. Tad tu labierīcības. Kamūžu. Jā. Tur iziet augšā, var stāv augstāk. Jā, kaut kur bija tas savienojums ar galvos grupām. Jā, tas ir stāv augstāk, tur bija šī te tā saucamā skolotāja istaba. Jā, tā kā. Un cik jau stāv viņi tagad tukši? 3. Jā. Tur zinā, viss šobrīd bija labi, izņemot to budžetu, ko tā saveikināja. Un tad zināt, vai ideja atloka. Šī te bija aktu zāle, kurā katru dienu mēs stāvējām tādā rindā. Un ja kāds iztrūkt, tad skolotājs zvanīja uz mājām, kur es kāpēc neesmu skolā. Jā, un šis te vēsturiskais skats, protams, un jā, tas ir tāds. Un visa skola katru dienu stāvēja ierindā. Es nezinu, tāds alternatīvs režīms mums bija. Varbūt uziesim vēl. 4. stāvs. Dumtu norāva vējš vienā vētrā un mēs atlikām atpakaļ. Pa labi. Aha. Šeit bija komjauniešu kabinets. Šits bija vēstures klase. Jā, te bija vēstures klase. Nu jā. Šeit bija matemātika, fizika, ģeometrija. Jā, jumtam ir bēdīgs skats. Jā. Jumts ir ļoti bēdīgs. Un šitā bija mana klase, jo te bija latviešu valodas klase. Jā. Tāda. Vēl te pie sienas, redziet, tie rāmīši, kur var redzēt, tur bija latviešu autoru bildes. Rainis, Pumpurs. Skolotāji, tas jūsu klases loks, jā. Tā kā Māra skolotāja noteikti vēl redzēja savu klasi. Kas te notika ar jumtu? Es saku, vētrā norāva, un kamēr mēs sapratām, tikmēr jau bija. Jau viņš izkodies.
Un tas jāiet pa nopietni. Starp citu, uz bērniņiem bija šautu arī. Jā, bērniņos. Šitiem gan es nekad neesmu bijis, kas šajā skolā mācījos. Jo šitiem te ir uz cirka viesnīcas sētu loks. Interesanti. Mazie lodziņi arī, jā. Nu, un tālāk jau ir fizikas kabinets. Fizikas un svešvalodas kabinets. Šeit bija tāds fizikas skolotājs Brunmanis. Jā, nu, viņam bija problēmas ar mūsu meitenēm, tā kā. Jā, te, jā, šitas vācu valodas kabinets un šitas bija angļu valodas. Tāds. Nu, tā kaut kā, jā. Jā, vēl šitas ir tāda deja vu sajūta, protams. Te ir vajadzīgi ļoti liela līdzekļa, lai viņi sakoptu. Tieši tā. Uz konservācijas darbus mēs izdarījām, jumtu salabojām, bet viss saplaka. Un šitiem te bija, te bija tāda viena VDK darbiniece, kas ziņoja par mums. Nu jā, un tur var aiziet uz cekiem, bet nu laikam neiesim mēs. Nu, kā tas galvos spāns? Jā, jo. Mazām kāpnēm šitien jau bija rakošana, jūs saprotat. Jā, šeit bija sieturi. Pieskūras, griešanas mašīnas, tur vēl droši. Te bija giljotīna šajā vietā, te bija zeltējumā prese. Viena, otra, te bija galdi. Šitā te bija cieta, nekad nebija brīva šī vieta. Nu, pie šiem te galdiem mēs strādājam. Tā kā mēs te strādājam. Un skatījāmies pa loku, kā Daugavā iet ledus, kamēr neuzbūvē to sūdu pretī. Nu, te bija... Jā, nu te vismaz 12. Un te mēs drēbes turējām. Šitādas te. Pat arī garderobas ir arī lejā. Nu jā. Šeit bija griežamās mašīnas, tur bija kompresora telpa. Nu, viss iekārts ir aizvests. Jā, iekārts reiz varbūt, ko izvāc. Jā. Brutāli rāva ārā pa kāpnēm un konīzī. Viņas neaizgāja uz lužiem gadījumā. Atbildēt viņiem bija tas, ka viņiem ir jāizvāc. Jo tajā brīdī mums jau bija projekts, bija gatavs. Nu jā, tā kā. Nu tā, un pa šīm te kāpnēm katru dienu gājām augšā, gājām lejā, un pēc maiņas beigām nesām makulatūru. Viss, kad netīrumi, viss bija jāizvāc. Un tur augšā bija ķīmijas kabinets vēl mums. Jā, mācību klasa vēl, jo eksāmenis, mums valsts eksāmenis vēl bija ķīmija jākārto. Tā kā. Nu tā. Paldies, liels, bija patīkami iekļūt savā skolā. Es viņu katru dienu redzu. Nu, tā. Jā, uztais vēl piemiņas bildi.